Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podkāsts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļu kopā ar Veselības centru apvienības speciālistiem runājam par dažādām svarīgām tēmām, lai ik viens no mums spērtu soļus tuvāk veselībai. Iepriekš jau esam runājuši par problēmu, ko varētu saukt arī par mūsdienu pandēmiju, jeb aptaukošanos, no kuras Latvijā cieš teju katrs 4. iedzīvotājs. Un tā ir nopietna slimība, no kuras ikvienam vajadzētu baidīties. Bet šoreiz parunāsim par to, kā rīkoties, kad diētas un sports vien svara samazināšanai vairs nepalīdz. Jeb kas ir tas brīdis, kad apsvērt bariatrijas operāciju. Un, lai uzzinātu visu svarīgāko par šo procedūru, esmu uz sarunu aicinājusi Aiva kliniku bariatrijas ķirurgu doktori Maksimu Mukānu. Labdien, Maksim! Labdien! Prieks jūs redzēt. Jautājumu, kā ierasts, ir mums diezgan pulka. Bet, kā es arī ievadā minēju, ka mums jau ir bijusi saruna ar jūsu kolēģiem par aptaukošanos, kurā mēs ļoti plaši un izvērsti runājam par šo veselības problēmu, bet atgādinot varbūt tiem, kas nav dzirdējuši šo epizodi saviem vārdiem, kas tad ir liekais svars, kas ir aptaukošanās, kā jūs to raksturot? Kā jūs minējat ievadā, aptaukošanas ir katrs 4., bet lieku svaru es nepieminēju. Patiesībā tas ir 60%, ko paņem ar tiem aptaukojušiem pacientiem. Liekais svars nozīmē, ka pacientam, cilvēkam ir tiek uzkrāti vairāk taukaudu zemādā un arī iekšējos orgānos. Savukārt aptaukošanās ir jau tāds klīnisks process, tas ir tā jau slimība, kā saucamā hroniska slimība, tas nozīmē, ka viņa atgriežas, neskatoties uz intervencēm, kaut kādām svara samazināšanām. Un tā arī ir diezgan sarežģīta kompleksa problēma, kas velk līdzi sirds problēmas, metabolas problēmas, tad ar vielmaiņu saistītas, ar vēžiem un tā tālāk. Ja, tad pamatā ir lieka taukaudu uzkrāšanās, kas galu galā noved pie vairākām veselības problēmām. Tā ir tikai tāda redzamā daļa, varbūt varētu pat teikt, ka tur apakšā viss kaut kas cits varbūt un daudz nopietnāks. Jā, viena no lietām, ko saista to aptaukošanas problēmu, ir pastāvīgs iekaisums organismā, kas ir saistīts ar lieku taukaudu uzkrāšanos. Tas ir apmēram tā kā, piemēram, jums mājās kaut kas salūz, jūs izsaucat remonta brigādi, viņi to salabo, un tad viņi ierauga, ka jums vēl kaut kas ir salūzs un tā remonta brigāda tur ievilkas uz mēnešiem. Forši, ka viņi tur visi mēģina remontēt, bet jums dzīve paliek jau neveselīga. Tā apmēram arī notiek ar aptaukošanos, kas ir ilgstoša. Un tāda, liekais svara aptaukošanas gadījumā skaidrs, ka ir jāveic kaut kādas izmaiņas dzīvesveidā. Primāri tiek uzsvērts, ka ir jābūt izmaiņām uzturā, jādomā vairāk par to, lai tas būtu pilnvērtīgs un veselīgs, un vajag kustības. Tas ir tādas pamatlietas, ko vajadzētu būt arī patiesībā ikdienā, lai nemaz līdz aptaukošanai nenonāktu. Un tomēr ne visiem šīs divas lietas arī palīdz atbrīvoties no šī liekā svara un cīnīties ar aptaukošanos. Kas var būt tie gadījumi, kad ar šo nav pietiekami? Es pat teikšu tā, ka ar fizisko aktivitāti un samazinātu kaloriju daudzumu daudzi var nomest svaru. Tas ir cilvēku aizver kaut kādā istabā un dot viņam nedaudz ēst un atstāja viņam tikai veletrenažeri, viņš nometīs svaru. Bet, kad cilvēks nonāk reālā dzīvē, problēma rodas vairāk tad, ka ilgtermiņā to svaru grūti noturēt. Ja? Un mums ir nepieciešami ilgtermiņā kaut kāda efektīvas ārstēšanas metodas, kas mūsdienas ir, jau ir attīstījušas un attīstās. Lūk, protams, tad, kad cilvēks mēģina nomest svaru ar kaloriju un fizisku aktivitāti, ja tas ir lieki kaut kur 10 kilogrami, tā nav liela problēma. Ja, lielāka problēma tad, kad cilvēks ir jau pāri 30, 40, 50 liekiem kilogramiem, tad noteikti tas viss process aizņem ilgāku laiku. Cilvēkam zūd motivācija, viņam var grūtāk, jo viņi neredz to efektu tagad un uzreiz kaut gan. Principā tiek uzskatīts, ja vismaz 5% un vislabāk 10% no kopēja svara tiek zaudēts, tas jau ir diezgan labs iegūms veselībai. Tad
jūs teiktu, ka tā galvenā problēma ir, ka nespēja saglabāt ilgtermiņā to rezultātu, vai varbūt tur ir kaut kāds līdz ar lieko svaru nāk papildus kaut kādas veselības problēmas, kas pēc tam apgrūtina? Protams, ja cilvēks, ja tā ir prekliniskā tā saucama aptaukošanas, kad vēl nav attīstījušas vairāk sejas slimības, ir nedaudz vieglāk samazināt to svaru. Ja cilvēkam jau ir radušas veselības problēmas, tas arī ar bariatrijas metodi, ar medikamentu metodi, arī tad ir grūtāk to svaru nomest. Un, ja mēs runājam tikai par fundamentālām lietām, kad ir fiziska aktivitāte un mazāk kaloriju daudzums, tad tas ir 10-kārt grūtāk. Ja, tad cilvēkam tiešām ir nepieciešama papildus palīdzība, teiksim tā, vai pareizāk sakot, instruments, ar ko palīdzību viņš var to panākt. Nu, tad runājot par tiem instrumentiem, tas ir galvenais, kā es sākumā arī minēju, tas viens no galvenajiem šīs dienas tematiem. Jā, bariatrija tiek minēta, jā, arī kolēģi iepriekšējā reizē runāja par to, ka tā ir viena no iespējamām aptaukošanās ārstēšanas metodēm. Nu, kas īsti ir bariatrijas operācija un vai tās ir dažādas, vairākas vai varbūt tikai viena? Bariatrijas operācija faktiski rādās kaut kur 20. gadsimta vidus. Un tas pamatā ir mūsu gremošanas anatomijas izmaiņas, lai panāktu to, lai organisms nevis būtu pret mums, kad mēs mēģinām tos fundamentālas lietas pielietot, kā fiziska aktivitāte jau pieminēt un mazāk kaloriju daudzums, bet strādātu kopā ar mums. Jo ideja tur ir kāda. Mēs pārmaiņam anatomiju, lai mūsu organisms uztver ēdienu savādāk un signāls no sagramotas barības aiziet uz sāta centru daudz ātrāk un daudz stiprāk. Lai cilvēks pat no nelielām porcijām jūt sātu un pietiek ar tam mazākam, daudz mazāk kaloriju daudzumam, lai samazinātu savu svaru. Un kāda ir šī procedūra, kas tiek darīts, lai salāgotu? Tur ir dažādas lietas tieši tā. Pasaulē visbiežāk joprojām ir kunga šuntēšana, jeb apveceļš. Tā ir ideja tāda, ka mēs sadalām kungu divās daļās, maziņā un lielajā maziņā daļā tas ir apmēram cilvēka kulaka lielumā. Un tas nenozīmē, ka mēs varam paēst tikai kulaka daudzumā, tas drīzāk viņš kā piltuve darbojas. No tā maziņa kungīša ēdienas mēs pievienojam pie viņa tievo zarnu, 1,5 metru attālumu no sākuma vietas. Un tajā vietā ir tādas speciālas šūnas, L-šūnas, kuras saskaroties ar ēdienu, viņi sāk izdalīt tos hormonus tādējādi, un jo tālāk tievais zarnās ēdienas nonāk, jo vairāk ir to šūnu. Tas tā mums dabā ir izdarīts. Un mēs panākam to, lai daudz ātrāk tiek pie tām šūnām, daudz ātrāk nāk sāca signāls uz smadzenēm. Tas ir šuntēšana un ir kunga rezekcija. Tajā gadījumā mēs neiztiekam zarnas, mēs pārdalām, izņemam ārā diezgan lielu kunga daļu, apmēram 80%. Atgādināšu, ka kungis ir muskuļu maiss. Jā, kas principā no evolūcijas gaitas mums ir vajadzīgs, ka tur ir skābe, tas ir muskuļi, un tad, ja mēs ēdam kaut kādu jēlu gaļu no antilopas, ko mēs atradām, viņa tur nogalina gan parazītus, gan palīdz mums to visu sagramot. Ņemot vērā mūsdienu ēdienu, kas ir nosacīts sagramos pirms mums, mums tikai to jāsakošļa un viss. Nu, lūk, izņemot ārā to lielu kunga daļu, mēs panākam to, kā mums samazinās izsalkums. Jo izrādās, ka kungi iekšā ir hormons grelīns, kas regulē mums izsalkuma sajūtu. Tad pirms tam mēs runājam par sāta hormoniem, ir arī izsalkuma hormons. Lūk, un tādējādi samazinot to izsalkumu, plus tad kungis paliek pa garu tievu cauruli. Un te iekšā, jā, viens moments tiešām ir, ka viņš paliek maziņš, un otrs moments, ka viņš diezgan ātri ēdienas atbrīvojas no kunga un aiziet uz tieviem zarnām. Un tad ātrāk tiekot tievais zarnās, atkal ir tas sāta signāls. Tad, principā, pamatā tā ļoti noreducēja, ko stāstījāt. Mainās atkarībā no metodas, mainās tas, uz kuru hormoni iedarbojās, un arī vienkārši tā kuņģa darbība tā izved paliek īsāks, tas ceļš saīsinās kaut kādā mērā. Jā. Tas ir, jā, kā es teicu, ļoti noreducēja šīs te metodas. Bet es pieļauju, ka nav tā, ka kāds ir iedomājies, ka es gribu veikt to bariatrijas operāciju, ka visiem arī šī procedūra derēs. Ir kaut kāda nosacījuma, es pieļauju, kad tiešām var apsvērt un kad cilvēks arī ir derīgs šai procedūrai.
Ir vispār pieņemti nosacījumi, tad atgriežoties pie lieka svara un aptaukošanas, kā mēs to nosakām, ir netieši rādītājs saucamais ķermeņa masas indeks, ko mēs varam noteikt pēc mūsu kilogramiem un mūsu auguma. Lūk, vispār pieņemti esmu arī Starptautiskas aptaukošanas federācijas biedrs, kur ir pieņemts, kā sākot no 40 ķermeņa masas indeksa, neskatoties to, vai pacientam ir vai nav kāda blakus problēma veselības, viņam jau ir indikācijas, tad medicīniski sakot, veikt bariatrijas operāciju. Ja tas ir viss 35 ķermeņa masas indeks, tad skatās, kādas viņam ir blakus problēmas. Un arī atsevišķos gadījumos arī virs 30, ja tas ir grūti kontrolējams diabēts un tā tālāk. Tas ir viens. Otra lieta, ja runājot par to, kas noteikti drīzāk nederētu, tas ir cilvēki jau ar smagām sirds problēmām, kuru anestēzija un operācija varētu būt jau, teiksim, tad smaga kaut kāda iejūšanas. Jā. Tas ir cilvēki ar slikti kontrolētu psihiatrisku saslimšanu, tas ir cilvēki ar alkohola atkarību vai ar aknu cirozi, piemēram, tad, kad tas veselības stāvoklis jau pati jebkura operācija būtu augsts risks. Lūk, bez tādiem medicīniskiem, klīniskiem, mēs arī ar pacientiem runājam par viņu motivāciju, ko viņi dzīvē ir darījuši un tā tālāk. Vai viņi ir gatavi pārmaiņām. Ja, jo bariatrijas operācija nav kā brīnumkociņš, tas ir instruments, kā mēs jau minējam, kuru cilvēku jāiemācās, ar kuru jāiemācās dzīvot un jāiemācās izmantot. Tad mēs varam pārēt uz tām pārmaiņām, ko paredzēs šī operācija. Viens ir, te varbūt varam sadalīt divos tādos segmentos, kas ir tas, varbūt iespējams blakus parādības, ar ko ir, blakus parādības, ar ko var nākties rēķināties pēc šīs operācijas. Un otrs, kādas tad ir tās galvenās izmaiņas, kas cilvēkam tagad būs jāievēro un vienmēr, principā, visu atlikušo mūžu jāpatur prātā, lai tā operācija būtu bijuši jēgpilna un arī varētu dzīvot veselīgi. Runājot ar pacientiem, vienmēr liek uz svariem, kāds viņu stāvoklis ir šobrīd. Gan ar aptaukošanas, gan ar veselību, gan ar sociālo dzīvi un vispārējo. Un kādas blaknes varētu piedzīvot. Ja cilvēks, teiksim, ir jaunāks un vesels, viņš jau ilgāk pārdomā. Ja cilvēks ir jau ilgstoši ar aptaukošanos un ir veselības problēmas, tas pārdomas ir daudz īsākas. Runājot par blaknēm, ja mēs runājam par šuntēšanu, tad apveceļu tā, ka mēs pārlecam pāri daļai no tieviem zarna un kuņģa, tad tur ir vietas un vielas, kas palīdz uzsūkt vitamīnus. Tātad jau faktiski no pirmās dienas mēs pacientam sākam, kādus tagad vitamīnus jālieto klāt. Ne tikai vitamīns, arī tur jāsako līdzi kalcijam, arī dzels 10% cilvēku var mazināties. Lūk, un tā, lai cilvēks tam seko līdzi, tad pirmā gadā mēs tiekamies pēc mēneša, 3, 6, 12, ņemam analīzes un skatāmies, kas notiek. Nākamā lieta ir iepriekšējais dzīves ieradumi, kad cilvēkam tagad būs mazākas porcijas, un viņš jūtīs to pilnumu sācis sajūta diezgan ātri, bet ja paliek kaut kādas, tas ir mans mīļākais ēdiens, vai gribētu vēl drusciņu vienu gabaliņu apēst, no tā var palikt slikti. Tas saucamais dempinga sindroms. Ja, kad cilvēks paēd kaut ko pa ātru, pa daudz, vai treknu, pa treknu, vai pa ogļhidrātiem daudz, tad tie hormoni un gremošanas trāks nedaudz sajūg prāta uz laiku. Cilvēkam parādās vēdra pūšanas, šķidra vēdrīzēs, iekalošanas un tā tālāk, un vājums sajūta. Es parasti to saku, kā tas ir ielikt pirkstus rozetē. Ja, parasti pāris reizes pietiek, lai saprastu, pat vienu reizi pietiek, lai saprastu, ka tas nebija labs, ko es esmu izdarījis. Diemžēl ir cilvēki, kas ir grūtāk to kontrolēt, un viņi varbūt biežāk ir dempinga sindromi. Vēl no blaknēm, ko atzīmē pacienti, ir matu izkrišana. Es neesmu redzējis nevienu cilvēku, kam būtu pilnīgi izkrituši mati, bet uz to brīdi, kad ir tā saucamais angļu valodā termins rapid weight loss, tad moments, tas pirmais gadā, kad ir ātrāks svara zudums, organismam nav laika pietiekoši sekot līdzi matiem, un tajā brīdī tie mati
vairāk attiet. Bet pēc tam tas viss apstājas. Plus, tajā brīdī var lietot speciālus arī vitamīnus, kas to stāvokli uzlabo. Cita lieta, kas vēl cilvēki atzīmē, ir lieka āda. Jā, tas atkarība no vecuma, elasticitātes, atkarība no grūtniecībiem iepriekšējiem, cik ir jau iztaipīta āda. Un ko cilvēks mēģina darīt, lai to izverstu, tomēr tāpat kaut kāda lieka āda daudz maz ir. Bet par to, principā, nav jādomā vismaz pusotru gadu. Kad ir stabilizēts svars, tad var domāt, vai ir kas vairs darīt ar to lieku ādu vai nē. Jā, tas, kas man pirmais nāk prātā runājot par blaknēm. Pieminējāt to pusotru gadu, kad tas ir tas laikposms, kurā vajadzētu nostabilizēties svaram. Vai ir kaut kāds arī pārbaudas jūs veicat, lai pārliecinātos, ka tā procedūra bijusi veiksmīga, arī ka iedarbojas pareizi uz cilvēku un uz to svaru regulāciju un visu citu? Ir kaut kas tāds? Redziet, mēs daudz dažādiem cilvēkiem veicam vienas un tās pašas procedūras. Līdz ar to katram cilvēkam ir nedaudz individuāla atkarība no viņu bioloģiskā stāvokļa. Tā ir, piemēram, tiek uzskatīts, ja cilvēks gada laikā zaudē vismaz 50% no liekas svara vai 20% no kopējā, tā procedūra tiek uzskatīta kā veiksmīga. Ir apmēram no 5 līdz 10% cilvēku, kas šo neiegūst. Tur jāskatās, kas bija noticis, vai viņš nebija līdzestīgs, vai viņš bija savu blakus slimību dēļ mazkustīgs un tā tālāk. Tāpēc viņš arī nāk pie speciālistiem, lai sekot līdzi gada laikā, ko varētu viņam piedāvāt, izmainīt un tā tālāk, lai iegūtu labāku rezultātu. Vēl starp citu, vēl viena svarīga lieta - fiziskā aktivitāte. Jā, mēs tagad vairāk runājam par to ēšanu, kā tā ir samazināta, kā arī jābūt. Kopā ar taukaudiem iet prom arī muskuļaudi. Pirmkārt, tie cilvēkam varētu būt ne tik vairs vajadzīgi, jo viņam tiek zaudēts liels nasts, ko viņš nesā. Un otra lieta, tas ir tas metabolais process, kas ir pātrināts ar šiem sāta hormoniem. Līdz ar to mēs iesakām pirmā mēnesi staigāt pēc iespējas vairāk un pēc tam griezties pie fizioterapeita vai ūdens aerobikas vai vēl kaut ko regulāri darīt savā dzīvē. Lai nebūtu tā, ka pēc tam pēc gada attiekties, ka ir maz spēka vai ir, piemēram, muguras sāpes, jo tur ir dziļi muskuļi jau nebija trenēti tajā pašā laikā. Pieminējāt šo te līdzestību, ja paša iesaisti pacienta līdzdalību, lai tiešām tas efekts būtu tāds, kāda ir iespējams panākt un lai varētu dzīvot tā pilnvērtīgi tālāk. Kas varbūt ir tās biežākās kļūdas, ko pieļauj tādā pirmajā mirklī? Pieminējāt, ka šī mēdz būt šī pārēšanās pirmajā brīdī, jo vienkārši ir pieredums ēst lielākas porcijas, vai ir vēl kaut kādas kļūdas, ko ņemot vērā iepriekšējo līdzinējo dzīvesveidu, cilvēki apzināti vai neapzināti pieļauj pēc tam, kad ir šī bariatrijas operācija veikta? Jā, pirmkārt, tā ir līdzestība. Tiešām, ja cilvēks, un principā tā līdzestība ir svarīga jebkurā gadījumā, vai tā ir operācija, vai cilvēks mēģina notievēt pats, jo tāpat jābūt pie kā viņš vēršās. Ja viņš pats par sevi, bieži vien cilvēki domā, es pats visu saprotu, zinu, es internetā izlasīšu, bet tad, kad cilvēks nāk pie speciālista, pārunā un tad kopā saprot, kāda varētu būt problēma, ko viņš dara nepareizi. Vēl viena lieta, jā, produktu izvēle arī tā skaitā. Jā, liekas, ka snacking, tur kaut kādu, nezinu, čipsiņu našķoties pa starpu, kas pēc tam var pāriet jau papildus porciju ar laiku. Jo tur ir tiem hormoniem viltīgi, ja drusku pārliecot, daudz pacienti saka, vai man kungis izstiepsies. Nē, viņš neizstiepjas, bet tie hormoni, viņi pielāgojas cilvēkam. Ja ar laiku viņš par spīti tam, ka viņš jau paēdis vēl kaut ko panaškojas, tad viņi tādi, tad mēs izdalīsimies drusku vēlāk sanāk. Un, labi, tad viņš grib, lai mēs vēl vēlāk izdalīsimies. Un tā viņš var pārveidot savu dzīvi. Vēl kļūda ir alkohola lietošana, jo īpaši pēc kunga šuntēšanas alkohola toksiska darbība tiek pastiprināta. Jo redz, kungi ir vielas, kas
saskaroties alkoholu, tiek izdalītas asinīs, lai to sašķeltu. Un tā kā kuņģītis tagad ir mazs, un to vielu izdalās mazs vienā reizē. Un cilvēks ātrāk iereipst, citiem tas varētu būt arī patīkami, bet tajā pašā laikā alkohola toksiska darbība ilgāk paliek asinīs, un tas sliktāk iedarbojas uz aknām un tā tālāk. Tad, ja cilvēks svētkos vai pat daudz biežāk mēģina to lietot, tad, principā, ar gadiem tas viss barietrijas iegums zud. Vēl viena lieta... Nē, tagad, laikam, to nestāstīšu. Labi. Mēs te runājam par to, ka tas galvenais mērķis ir panākt, ka palīdzēt cilvēkam atbrīvoties no tā liekā svara, no šīs aptaukošanās, bet vai var būt tā, ka arī it kā sasniedz to rezultātu, ir tas gads pagājis un ir šis pozitīvais rādītājs, ko jūs minējāt, šis procenti 5-10, ja es tas ir, jebkuram cilvēkam būtu forši ar barietriju daudz vairāk to iegūst. Jā, un vai svars tomēr var atgriezties kaut kādā brīdī, tas, ko ir kopā ar šo palīdzot ar šo procedūru, ir panāks vieglāk šis rezultāts panāks, vai tas svars var atgriezties, un vai tas vienmēr, un ar ko tas var būt saistīts? Jā, var, bet salīdzinot ar fundamentālām notieviešanas veidiem vai arī farmakoloģiskām, barietrija joprojām ir uzskatīta ar visilgstošāko efektu. Svara atgriešanas pamatā, protams, ir, lai kur tu liktos, svars atgriežas tad, kad palielinās kaloriju daudzums. Kaloriju daudzums var palielināties, kā es jau minēju, našķiešanas dēļ, lielāku porciju dēļ, nepareizā ēdiena izvēlešanas dēļ, jo tas ir reāla dzīve un piemēram, sazvanoties ar dažiem pacientiem, ko veic operāciju gadus daudz vairāk atpakaļ. Citiem viss ir labi, citi stāsta, ka tagad es iegūtu 20 kg vairāk, bet viņi paši atzīmē, ka dzīve bija stress un sāka atkal aizest un tā tālāk. Un tad viņi arī atzīmē, ka principā vajadzīga psiholoģiska palīdzība. Jā, jo mēs runājam par cilvēkiem, kam jau tāpat sabiedrība ir diezgan viens liels stigma un sloks, plus arī pret barietrījus tā pati stigma, un tāpat mūsu sabiedrībā viņi var tik nesaprasti, plus var kā savas dzīves problēmas, un cilvēki saka, un pazud no mūsu redzes loka, speciālisti, un saka, pamazām po to kaloriju daudzumu paaugstināt. Pieķeroties tai stigmai, jā, saistībā ar barietriju sociālajos tīklos ik pa laikam ir kaut kādi uzplūdi, kad biežāk runā par šādām operācijām. Pieļauju, ka tas arī saistīts ar to, cik populāri vai mazāk populāri cilvēki sabiedrībā izmanto šo procedūru, un tad pat attiecīgi tās ziņas pat tās vairāk. Jā, ir gan daudz, es esmu personīgi lasījusi, ka ir cilvēki, kas uzskata bariatriju par tādu vieglāko ceļu svara mazināšanā un kaut kādā mērā noniecina tos cilvēkus vai nesaprot un nosoda. Kā jūs teikt, tas ir vieglākais ceļš izvēlēties to bariatrijas operāciju svara vai aptaukošanās apkarošanā, vai varbūt tas tomēr ir pilnīgi citādi? Tas ir atkal viens no mītiem, ko bieži vien cilvēki iedomājās. Patiesībā tas nav nemaz tik vieglākais ceļš. Pirmkārt, cilvēkam jābūt pietiekoši motivētam un drosmīgam, lai atnāktu pie ķirurga. Jo tā ir operācija, tas ir jebkura operācija, anestēzija ir risks, bet neviens ķirurgs pirmā vizīte uzreiz neoperēs, tāpēc uz galda neliks, jā, tieši tā konsultācija ar cilvēku parunāt, izskaidrot un tā tālāk. Otram kārtām, tas atkal nav brīnum kociņš, tas ir instruments, un cilvēkam jāsaprot, kā to izmantot, un viņam tiešām jāmaina savu dzīvi savādāk, vai pēc gadiem svars atgriezīsies, vai viņš dzīvos, teiksim tā, nekvalitatīvu dzīvi, kad viņš mēģinās tāpat vēst vairāk un tā tālāk. Līdz ar to, un plus noteikti jāmaina savu fizisko aktivitāti, lai tie muskuļi nezud. Līdz ar to tiem cilvēkiem vēl lielākā atbildība pret sevi. Jā. Tad varētu teikt, ka tas ir tāds viens solītis no tāda ilgtermiņa ieguldījuma sevi, ka tas nebūtu, kā sakāt, nav vieglākais ceļš. Tas patiesībā cilvēkam jārēģinās uzreiz, ka tagad tās pārmaiņas būs obligāti nepieciešamas un ilgtermiņā visu atlikušo dzīvi, nevis uz kaut kādu brīdi, kad jūt motivāciju. Jā, redz, mēs atkal runājam apkārt tai stigmai, jo
kā es jau minēju pašā sākumā, aptaukošanas ir slimība. Un cilvēkam arī to jāsaprot, un sabiedrībai to jāsaprot. Un mēs nerunājam par to, kā mainīt viņa dzīves stilu, jo redz, viņš slikti dzīvo. Nē, viņš jau ir slims. Un slimību ir jācīnās tāpat kā ar cukurdiabēta slimību, hipertenziju, astmu un tā tālāk visu mūžu. Un te jābūt tai saprašanai un tad dos tas to motivāciju, lai tu gribi nodzīvot daudz ilgākus, kvalitatīvākus dzīves gadus. Runājot par bariatrijas stigmu, tā nāk principā no aptaukošanas stigmas. Te ir tādas divas lietas. Minēšu vienu savu mīļāko fantastu, Douglas Adams, kas uzrakstīja Galaktiku ar autostopu. Un tur bija minēta tāda tehnoloģija, kad citplanētiešu kuģi cilvēki neredzēja stāvot tam blakus pat. Tā saucas NMP. Ja to abreviatūru iztulko, tas ir nemana problēma. Jā. Tas ir viena no lielākām problēmām arī medicīnas darbiniekiem, runājot pacientiem ar aptaukošanos. Kad cilvēks atnāk ar šo problēmu, to ignorē. Vai ja neignorē, tad biežāk ir tā, kā ejiet notievējiet. Jo ir noteikti soļi, kas ir jāizdara, uzprasi, vai viņš grib par to runāt. Pasaki, vai viņš gatavs mainīt savu dzīvi. Ja piekrīt, tad dot padomus un lai būtu līdzestība pēc tam, cilvēks nāk atpakaļ. Tas runāt no medicīnas puses, no darbiniekiem, no sabiedrības. Tas ir ksenofobijas savs svešs. Tas ne tikai attiecas pret izskatu, varētu attiekties pret rasi un tā tālāk. Jā, kad daudz cilvēkam vieglāk piebiedroties lielākam pulkam, kas ir pret kaut ko. Jā, un tur sākas arī tāds aburtais loks, ka ja tie cilvēki tiek atgrusti no sociālas dzīves un devalvēti sociumā, tad viņi vēl vairāk ieiet savas problēmas, sākas nekontrolētas arī ēšanas epizodes un tā tālāk. Un kamēr tas viss abortais loks ir, un kamēr mūsu sabiedrība uzskata aptaukošanas par tādu... Man liekas, ka bieži vien grib likt to vienādības zīmi ar kaut kādu slinkumu vai kaut kādu nebiežību pret sevi, bet, kā jūs sakat, tā ir slimība. Mēs jau nezinām, kas ir apakšā tur. Vai tur ir varbūt citas veselības problēmas, kas veicina to svaru, un cilvēks cīnās ar to, mēģina tikt galā, bet viņam tas rezultāts nav tik veiksmīgs vai lēns, viņš ir pakāpenisks. Vai arī kaut kādas mentālās veselības problēmas, kas arī tādā veidā... Pat nav obligāti. Principā ir 3 pamata lietas. Nosacīti ir motivācija, protams, gribas spēks tā saucamies, bet ļoti lielas problēmas ir apkārtējā vide. Un tas ir gan... dzīvesveids, ko 21. gadsimtā mēs panākam, lai būtu cilvēks daudz patīkamāk dzīvot un tā tālāk. Viss ir pieejams, gan arī ēdiens ir pieejams, bet tai pašā laikā ar internetu tehnoloģiem visu laiku skrienam, visu laiku baidamies laicīgi neatbildēt uz e-pastiem, vēl kaut kas, tas iedzer mums stresā, mums paliek sliktāks miegs. Un tā tālāk. Un trešais, vēl svarīgākais, viena no viņiem ir bioloģija. Ja, jo minējot par tiem sāta hormoniem, ir noteiktais vai nu jau faktiski no pašas dzimšanas, vai nu pēc noteiktā taukaudu uzkrāšanas ir tas tiek salauzts. Ja mēs varam regulēt temperatūras, izdarbību un tā tālāk, tad augstāk lejā. Bet ņemot vērā mūsu bioloģiju un cilvēces vēsturi, mēs svaru varam kontrolēt tikai uz augšu. Organisms ir ļoti vājas spējas kontrolēt uz apakšu. Viņš, kad cilvēks mēģina notievēt, viņu to kliedz galvā. Nē, beidz, ko tu dari? Nē, šodien sporto. Labāk šodien paskatīsimies televizoru un tā tālāk. Jā, un tad cilvēkiem ļoti grūti pret to cīnīties, un jā, to sabiedrība jāsaprot. Ko jūs varbūt ieteiktu kādam, kas iespējams mums klasēs un cīnās ar lieko svaru jau gadiem, un šķietam nekas nepalīdz, un ir domājis par bariatrijas operāciju, bet jā, šīs te kaut kādas sabiedrības stigmas dēļ un tāda bailēs no kaut kāda nosodījuma, vai tam līdzīgi, un nav vēl aizgājis līdz tam ārstam. Ko jūs ieteikt varbūt šādiem cilvēkiem, kas vēl svārstās, bet nav izlēmuši kaut kādiem dēļ sev attur? Es vienkāršākais, ko es varu ieteikt, atnāk parunāt ar speciālistu, kas nodarbojas ar aptaukošanos. Ja mēs runājam par bariatri, tad tas ir ķirurgs, kas nodarbojas ar bariatrijas operācijām, jo mēs nekožam, mēs izskaidrojam, mēs nekad pret kādu operācijas neesam mēģinājis pierunāt cilvēkus, viņi izskaidro plusus un mīnusus, un tad viņi paši izlem, ko darīt.
kaut kā jāsniedzas pret cilvēkiem, piemēram, Igaunija ir valsts kvotas jau vairākus gadus, un kad es runāju ar vietēju ķirurgu, kā viņi to panāca, viņi teica, ka tas bija uz augšu, uz valdību spiediens no apakšas. Jā, tas bija sākumā pacienti savā starpā, Facebook grupas, WhatsApp grupas, stāsta par labām lietām, savā starpā sarunājas. Pēc tam tas bija caur medijiem, avīzēm un tā tālāk. Pēc tam tas bija starpdisciplināras ģimenes ārsti, ķirurgi savā starpā runāja un tad tālāk. Tas aizgāja jau sabiedrība to pieņēma, saprata. Un tas bija tāds vieglāks spiediens uz valdību, kad viņi pieņēma lēmumu, ka vajag tomēr valsts tādu programmu arī izveidot. Tad tādā ziņā nevajag klusēt, varbūt pie sevis domāt par to, ka kaut kas būtu jādara lietas labā, bet drīzāk apvienot kaut kādus spēkus un runāt par to vairāk. Kā jūs arī minat, jo man liekas, mēs diezgan maz runājam par arī tādā tiešām valstijā līmenī par to, ka aptaukošanās ir slimība. Par to, es tā maz dzirdu, ka to tādā veidā definētu. Vismaz netika uzstājīgi. Varbūt, un jaunē, bet mūsu šobrīdējais veselības ministrs Hosams ir jau pagājuši gadu vai šogad noticis tos 3 soļus. Tad pirmkārt tiem cilvēkiem, kam vēl nekādas aptaukošanas nav, viņam veicināt to veselīgu dzīvesveidu. Tiem, kam ir risks, aicināt jūs pēc speciālistiem, ko darīt. Un trešais, tad, kad jau ir tiešām problēma, tā skaitā aicināt cilvēkus uz bariatrisku ķirurgiem un tā tālāk. Tā kā par to iet runa, bet, piemēram, es to uzzināju izlasot konkrēti veselības ministri mājaslapā. Tam sarunām par to vajadzētu būt skaļākām, tādā veidā un plus, redzamākām. Biežāk mēs dzirdam par to pašu bariatriju, kaut kādas varētu būt sliktākas atsauksmes, ka cilvēkam sliktāk iet, viņam tur dzels trūkums vai vēl kaut kas, bet tie 95, 6, 7 cilvēki, kam ir visi labi, viņi sēž klusām un nevienu to nesaka. Pat starp citu, pat ne ģimenes ārstiem, ne ģimenes lokā arī. Ir tādi, to mēģina atkal to stigmas dēļ. Tu izvēlējies to vieglāku ceļu. Negribas tas bēls no tā kaut kāda nosodījuma ir pārāk lielas, lai dalītos ar pozitīvo pieredzi. Un tas neiedvesmo citus cilvēkus. Varbūt tad šajā brīdī varam salikt to labumu grozu, kas ir tās lietas, ar ko cilvēks var rēķināties, ja viņš veic bariatrijas operāciju un ja viņa dzīve mainās uz labu. Kas ir tas, kas var nākt komplektā ar to? No medicīnas puses, kā es jau minēju, svara zudums, kas arī kopā ar hormoniem veicina cukura līmeņa uzlabošanu, spiedienu un tā tālāk. Cilvēki tiešām vairs nelieto zāles. Otra liela puse, vēl svarīga, kas nāk cilvēkam pirmam prātā, tas ir ģimenes sociāla dzīve, libido. Tas ir iespēja veikt vairākas pastaigas, kas dod cilvēkam motivāciju dzīvot tālāk. Tas ir viens no tām svarīgām lietām, jo cilvēki nāk pie manis pēc gada pēc operācijas, un pirmais, ko viņi saka, kāpēc neesmu to izdarījusi agrāk. Un, mēs jau visas sarunas gaitā vairāk kārt atgriežamies pie tā un uzsveram, bet es gribētu noslēgumā vēlreiz tā koncentrētāk. Kas ir tā varbūt viena lieta, ko jūsuprāt, ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no tā, vai viņam ir bijusi problēma ar aptaukošanos vai lieko svaru, vai viņam pilnībā tas neskar ne pašam, ne tuvākajiem cilvēkiem apkārt, bet tomēr kas būtu tā viena lieta saistībā ar aptaukošanos un arī tās ārstēšanu, ko ikvienam vajadzētu saprast un paturēt prātā? Mēģināt kaut kādā brīdī iztaisīt soli atpakaļ un apskatīties uz savu dzīvi, vai tas ir tie mērķi, ko tu mēģini iegūt, un kas ir tavas vērtības. Un saprast, vai tu esi gatavs mainīt savu dzīvi. Ja tu esi gatavs, tad principā pasaulē tagad ir daudz iespēju, kā to darīt. Galvenais jābūt tai apņēmībai, sākt to ceļu. Pirmo soli iztaisīt, darīt pirmo soli. Un galvenais man šeit arī, ka nevajag baidīties par to, ka pazudīs no tā motivācija un tam līdzīgi, bet tāpēc es pieļauju arī ir jāpaļaujas uz savu to speciālistu, pie kā ir aizgājis, ka no tā jau arī var dabūt atbalstu
tādā grūtākā brīdī. Nevajag aizmirst, ka atkal tā ir slimība un iet pie speciālistiem, tas ir normāli. Ja cilvēki iet pie speciālistiem ar kādām citām slimībām, arī šeit jānāk, lai iegūtu atbalstu un iegūtu saprast, kas notiek ar veselību. Jā, tādā ziņā arī tu neesi vājš, ka tu meklē palīdzību. Patiesībā tas parāda tavu spēku, ka tu esi gatavs cīnīties ar kaut kādu, lai arī kāda tā problēma būtu, tu esi gatavs ar to cīnīties, tikt galā. Jā, Maksim, teikšu jums liels paldies par sarunu. Paldies. Un paldies arī visiem, kas mūs skatījās un klausījās. Šo un citas epizodes varat atrast portālā TV3LV, kā arī mūsu Spotify un YouTube kanālos. Bet mēs tiekamies jau nākamreiz, kad ar kādu citu Veselības centra apvienības speciālistu spēršu jau nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!